cienījamie klātesošie, tas ir ļoti vienkārši patiesībā. Un tas, ko doktori minēja, kolonoskopija, tas jau ir nākamais izmeklējums gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas ir vajadzīgs, par to sīkāk mums pastāstīs tagad Latvijas endoskopistu asociācijas prezidents doktors Dants Stīrmaņš. Lūdzu. Labdien, cienījami ministrs kundze, labdien, cienījami kolēģi, labdien, cienījami žurnālisti. Es pārstāju to speciālistu grupu, kur ikdienā veic šos te resnās zarnas endoskopiskos izmeklējumus, jeb kā šo metodu sauc arī kolonoskopiju. Jāsaka, ģimenes ārsti jau pāris gadus ir sekmīgi aktivizējušies, un mēs tiešām saņemam šos te pacientus, kuriem ir konstatēts pozitīvais slēpto asiņu tests fēcēs, un kāds 2-3 gadus mēs ar šiem pacientiem jau sastopamies. Jāsaka, ka uz šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka resnās zarnas endoskopiskā izmeklēšana tā ir tāda vienīgā pilnīgā izmeklēšana, ar kuru reāli var diagnosticēt saulaicīgi agrīnu zarnas vēzi, un mēs to darām tiešā veidā, vizuāli, izmeklējot pilnīgi visu resno zarnu. Otrs pozitīvais faktors pie šīs izmeklēšanas tīri medicīniski ir tas, ka mēs diagnostiskās procedūras laikā varam no jebkuras aizdomīgas vietas, no jebkuras vietas, kas atšķirās no normālas biļotātes resnajā zarnā, precīzi paņemt biopsiju materiālu histoloģiskai izmeklēšanai, respektīvi mikroskopiskai izmeklēšanai. Šis te histoloģiskais materiāls, ja biopsijas ir pēc apjoma apmēram trešdaļa vai puse sērkociņa galviņas lielumā, tad šāds apjoms ir pietiekams, lai patologs mikroskopā varētu samērā precīzi jau pateikt diagnozi arī no savu viedokļa. Jāsaka, ka kolonoskopijas laikā mēs vai nu atrodam šo te asiņošanas cēloni, kas ir uzrādīt šo pozitīvo testu, vai arī patoloģiju neatrodam vispār. Dabīgi, kad saslimšanas, kuras mēs diagnosticējam, ir papildus bez kolorektālā vēža arī vēl cits, kas var dot asiņošanas, bet jebkurā gadījumā izmeklēšanas laikā mēs momentā precīzi vizuāli nonākam jau pie diagnozes, kas ļauj ģimenes ārstam tālāk izdarīt secinājumus un attiecīgi ar pacientu rīkoties attiecībā pēc tā, kas viņam būtu nepieciešams jau turpmāk tieši ārstēšanas aspektā. Jāsaka, ka šī te kolonoskopija, jeb resnās zarnas endoskopiskā izmeklēšana ir visos gadījumos invazīva iejaukšanās un dabīgi, ka viņi ir saistīti ar diskomfortu un sāpīgumu. Tāpēc no pacientu viedokļa kolonoskopija kvalitatīvi var veikt tikai tajos apstākļos, kad tiek panākt atsāpināšana un nejūtība, respektīvi pacients vispār nejūt nekādas, ne mazākās diskomforta vai sāpju izjūtas. Jāsaka, ka uz šo dienu visefektīvāk to dara anesteziologi, jo tie ir visvairāk kvalificēti atsāpināšanas un intravenozās anestēzijas jautājumos, un arī Latvijas Republikā medicīniskā likumdošana paredz, ka pilnā apjomā ar visu zālu arsenālu drīkst strādāt tikai anesteziologs. No pārējo specialitāšu ārsti ir stipri ierobežoti darbā ar analgētiskajām un anestēzijas vielām. Tāpēc, ņemot vērā to, ka uz šo brīdi mums ir kā vadošās iestādes 2 kliniskās universitātes slimnīcas plus 7 reģionālās slimnīcas, tad, teiksim, kas attiec uz valsts iestādēm, nodrošināt anesteziologu palīdzību un klātbūtni, tas ir viss principā atkarīgs pamatā no iestāžu vadītājiem, kuri ir un varētu būt gatavi palīdzēt saviem speciālistiem. Kolonoskopijas laikā mēs bez vienkārši tādas vizuālas diagnostikas un apskats varam un arī veicam nelielas terapeitiskās iejaukšanās šo pašu politu gadījumā, mēs viņus ņemam praktiski nost ar speciālu
ierīču un instrumentu palīdzību. Tas viss notiek nesāpīgi un samērā drošos apstākļos. Šos polīdus mēs ņemam nost tikai tā iemesla dēļ, kad ir pilnīgi noteikti pierādīts, kad resnās zarnas vēzis attīstās no polīdiem 90 līdz 95% gadījumu, un jau 90. gadu otrajā pusē daudzi starptautiski multicentra pētījumi jau pierādīja, ka šajā slimnieku grupā, kuriem ir izdarīts kolonoskopijas un šie polīdi noņemti, mirstība no kolorektālā vēža samazinās no 75 līdz pat 90%. Tāpēc arī mēs šīs lietas kolonoskopijas laikā praktiski izpildām. Šie kolonoskopiski izmeklējumi ir elementāri izdarām ambulatoros apstākļos, jo pateicoties tam, ka no 90. gadu vidus apmēram ir parādījušies preparāti, kuri ir oficiāli pieejami un tiek lietot pie mums Latvijā, kuri ļauj mājas apstākļos vienkārši izskalot zarnu, un ambulatori jāsaka, ka tā pacienta grupa, kuriem ir šis pozitīvais slēpto asiņu tests, noteikti 90% no viņiem var pilnīgi mierīgi sagatavoties mājās, un viņiem nav tāpēc jāliekas slimnīcā, un pateicoties arī šai intravenozai anestēzijai, kas nodrošina kvalitatīvu procedūras norisi no pacienta viedokļa, arī tas viss ir iespējams izdarīt ambulatori. Tā kā katrā ziņā šeit tie visi priekšnoteikumi, lai sekmīgi varētu šos izmeklējumus veikt visnotaļ ambulatoros apstākļos ir, un jāsaka, kad atliek vienīgi pacientiem atgādināt par to, kad visi jautājumi par to, ja viņam šis tests ir pozitīvs, tad kur izmeklēties, pie kā, kurā iestādē, tas būtu noteikti jārisina ar ģimenes ārstu starpniecību un ar ģimenes ārstu palīdzību, jo tur ir rinda specifiski jautājumi, tur tomēr ir jārēķinās, kad jāizdzer šie 4 litri šī skalojošā šķīduma, vai pacients to varēs vai nevarēs, un cik tas ir svarīgi. Tāpat arī, kas attiec par pacienta satraukumu par šo te procedūras sāpīgumu, cik tas būs vai nebūs sāpīgi, tad katrā ziņā, lai nu kurš, bet ģimenes ārsts noteikti ir primāri informēti par to, viņi ļoti labi zina, kurās iestādēs ir šī te intravenoza anestēzija un atsāpināšana pieejama, tā kā šeit katrā ziņā ģimenes ārsta viedoklis būtu stipri vien būtisks. Paldies! Paldies par uzmanību!